Sveicināti! Lai ko mēs katrs domātu par Donaldu Trumpu, nevar noliegt, ka viņa uzvara ASV prezidenta vēlēšanās ir vēsturisks notikums, kas ļoti ietekmēs arī drošības situāciju un, protams, arī mūsu politiku. Zinot Donalda Trumpa iepriekšējās prezidentūras gaitu un to, kāda bija viņa pieeja ārpolitikā un arī attiecībās ar ASV sabiedrotajiem, es varētu ļoti viegli iedomāties, ka Donaldam Trumpam, viņa komandai, varētu būt daudz jautājumu par Latvijas valdības saistībām ar NATO un Latvijas valdības neviennozīmīgo, maigi izsakoties, sadarbību ar Krieviju. Te vietā būtu jautājumi, piemēram, kāpēc Amerikas Savienotajām valstīm atbalstīt Latvijas valdību, kura tirgojas ar Krieviju, kura ļauj Krievijai piegādāt mangāna rūdu, ko tā izmanto militārajā rūpniecībā. Te būtu vietā jautājumi par krievu valodas, krievu pilsoņu, krievu naudas ietekmi Latvijā, par Putina oligarhu atrašanos Latvijā, nevien atrašanos, bet arī Latvijas pilsonību šiem Putina oligarhiem, kas klausījās Putina uzrunu par iebrukumu Ukrainā, Kremlī. Līdz ar to, ja kādam varbūt no mūsu valdības ir uztraukumi par to, ko Donalds Trumps varētu spriest vai darīt attiecībā uz Baltijas valstīm, es ieteiktu izdarīt pašiem mājas darbu un beigt tirgoties ar Latvijas un arī ASV ienaidniekiem.